Na, čau, čau, mani mīļie! Un tā es šodien jums pastāstīšu pasaciņu par mirdzēšanu trešo daļu. Un tā, problēma ir tā, ka ik viens, kas iemiesojas uz zemes, kas ir radīta tikai un vienīgi pelēkajiem un tumšajiem, saskaras ar šīs planētas senču lāstu. Un ja šeit ir iemiesoti avatāri no gaismas pasaulēm, tas nenozīmē dažādu miredzumu, saldu līdzās pastāvēšanu, kas stingri respektēs savu un citu privāto telpu. Nē, tas ir bezgalīgs. Manī dzīvo divas dvēseles, un abas ir pretrunā viena ar otru, bet ne visiem tā ir. Nu, tā es ieteiktu uzmanīgi paklausīties, un padomāt, tad kurā vietiņā katrs no jums pats sevi noliek. Ja šeit gan nākamie 3 piemēri absolūti uz jums neattieksies. Bet tā tas notiek un ļoti daudz kur notiek. Es atkal te visus vārdiņus nelasīšu, ja es mēģināšu kaut kā savādāk pateikt. Svētku ballīte, slaveni viesi pie bagātīgi klāta galda, aktrise, ko iemīļojuši miljoni, pārgriež maza cilvēciņa rīklīti, piepilda glāzi ar sarkano šķidrumu un kopā ar aizliegtajām vielām to izdzer. Tad paņem pie rokas vēl vienu mazu cilvēciņu, blakus istabā, visos iespējamos veidos, lasu kaut ko citu, spēlējās ar viņu, un tad atkal pievienojas viesiem. Nākamajā rītā viņa turpinās filmēties sirdi sildošā filmā, izstarojot mīlestību un laipnību. Un visi skatītāji atkal vēlēsies būt līdzīgi viņai. Draugi mīļie, 80–90% no visas Holivudas zvaigžņu parādes ir šajā ailītē aprakstīta. Un te atkal neviens nav minēts konkrēti, un ne par vienu tas nav konkrēti. Tikpat labi tas var būt mūsu valstī, un tas var būt jebkurā citā valstī. Priekšvēlēšana kulminācija. Tiek lemts valsts liktenis nākamajam prezidenta termiņam. Pavecāks kandidāts, kas ir populārs ar savām progresīvajām idejām, tiek aizvests pie maza cilvēciņa un uzaicināts kameru priekšā ar viņu paspēlēties. Pavecākais vīrs baidās no abiem. Laipni cilvēki viņu saprot un nomierina, kā mazais cilvēciņš lieto tur dažādas aizliegtas vielas un neko nejutīs. Un tajā vakarā viņš spoži mirdzēja mītiņā savu entuziastisko vēlētāju priekšā. Vēlēšanu kampaņa turpinās. Neviens nav minēts konkrēti un nevajag iedomāties konkrēti. Daudzsološs bankas vadītājs. Izaudzis līdz šim amatam, tā teikt, no pašas apakšas. Pēc gadiem ilga smaga darba un pašaizliedzības, lai nodrošinātu savus tuviniekus un paaugstinātu savu stāvokli sabiedrībā, lai labāk palīdzētu tai. Un lielie akcionāri viņu augstu novērtē un aicina uz slēgtu sapulci, kurā viņš tiek iecelts oficiāli par visa lielā banku tātad vadītāju. Bet vispirms, ziniet, maza formalitāte.
Ir jāpiedalās kādā mazā vecā labā rituālā un te ir, diemžēl, sadalīšanu gabalos. Un izvēle ir starp svinu vai zeltu. Tātad lodi galvā vai miljardu personīgajā kontā katru gadu. Un ļoti daudziem lielajiem vadītājiem, tā skaitā valstu prezidentiem, es atkal nevienu neminēšu, tad, kad viņus ievēl, tajā dienā viņam sabrauc viesi no dažādām valstīm un organizācijām, un kādā mirklī viņam tiek pasniegta maza grāmatiņa, kas ir bankas grāmatiņa, kurā ir milzīgs cipars ierakstīts. Un viņam tiek piedāvāts, vai nu tu paņemsi šo grāmatiņu un turpināsi darīt tā, kā mēs tev liksim, nu vai atvaino, tevi gaida svins un nevis zelts. Un tā tas ir ļoti, ļoti daudziem. Viņus visus šādā veidā paņem, ja viņi nav gluži no viņu vidus. Mēģiniet to tā saprast, ja? Un tās nav matricas kļūmes, bet gan tās darbība kopumā un detaļās. Blīvajā tumsas un gaismas sajaukumā uz zemes atšķirās tikai savstarpējās iekļūšanas, pretestības vai pieņemšanas dziļums. Bet process notiek nepārtraukti un galvenokārt vissvarīgākajā līmenī – mūsu dvēselēs. Viss pārējais ir tikai individuālās izvēles brīvības apjoms. Un pirmie 3 vārdi ir galvenie – piekrist vai noraidīt, paciest vai izvairīties, cīnīties vai padoties. Un atšķirībā no tumšajiem, ar viņu visu laiku inkvizīcijas taisnīgumu un ideoloģijām, formām un tehnoloģijām, gaišie nekad nepiespiež nevienu paklausīt un neved aiz apkakles, vai, kā jūs redzat, tur var arī citus atribūtus minēt tā vietā. Un ja viņi kopš bērnības ir vērojuši katru spīdumu, ja cilvēks aug, nobriest un dzīvo ar dzirksteli dvēselē, īpaši izšķirošos brīžos viņus var vadīt un novērst briesmas, lai pasargātu un sagatavotu iespējamam kopīgam darbam nākotnē. Bet tas absolūti nav iepriekš noteikts. Ja mēs neesam gatavi, vienalga kādu iemeslu dēļ, un esam izvēlējušies citus ceļus šajā dzīvē, gaišie liks mūs mierā un ļaus dzīvot mierīgi tālāk. Cita lieta ir ar mirdzošajām dvēselēm, kuras apzināti vai neapzināti atsaucās uz savu aicinājumu un ir iekšēji gatavas veltīt savu dzīvi, lai kalpotu gaismai. Bet pat šajā gadījumā tas ir tālu no tā, par ko mēs sapņojam. Pirmo reizi pieskaroties misijai un sinhronizējoties ar to, mēs esam piepildīti ar prieku un entuziasmu, atvērtu daudzdimensionālo telpu un stingru pārliecību, ka mums nekas nav neiespējams. Un tas rada neticamu dvēseles pacēlumu. Sākumā viss notiek viegli un nav saskares ar grūtībām, tikai ar atbalstu un iedvesmu. Un tas ir viegli, jo ir aktivizēti labākie šīs un iepriekšējo dzīvju garīgie uzkrājumi. Un mēs esam vēl mirdzošāki, pateicoties tiem.
Pārvarēšanas spēks šajā posmā ir milzīgs un var darīt brīnumus. Un ir daudz, kas jāpārvar, jo ceļš prasa radikālu mūsu iekšējās pasaules un ārējās dzīves transformāciju, pie tam pēc iespējas īsākā laikā, saskaņā ar saņemtajām garīgajām zināšanām. Un šis periods ir sagatavošanās un testēšanas posms, kas ir viens un tas pats. Kā tas izpaužas? Parastās dzīves situācijas, kas ir samērīgas ar mūsu stiprajām pusēm un iespējām, sāk līt pār mums, tā teikt, pār galvu no visām pusēm. Dzīve mūs pārbauda ne tikai augstākās gaismas īpašību atbilstībai, bet arī, lai redzētu, vai mēs esam gatavi daudz mainīties un smagi strādāt, aizmirstot par sevi. Vai mēs sapratīsim, ka ar veco nastu mēs neko nesasniegsim? Uzaicinātajam, tātad, kurš ir apzinājies savu aicinājumu, tiek dota tikai iespēja, un mums tā ir jāpadara par realitāti ar savām rokām. Un vēl viens pārbaudījuma mērķis ir pātrināta attīrīšanās no tumsas. Karmas pavēlnieki, nostādot mūs pārbaudījumu situācijās, neizgudro tās tikai tāpēc, lai sarežģītu mūsu dzīvi. Tās tikai izceļ virspusē karmiskos mezglus, kurus, varbūt nebija plānots pacelt pašreizējā iemiesojumā, bet šajā brīdī tie vislabāk var atklāt mūsu raksturu, uzskatu un centienu dažādās šķautnes. Daži viegli pārvar vissarežģītākās situācijas, pat nepamanot to sarežģītību, lai gan daudziem tādi paši pārbaudījumi šķiet pilnīgi neiespējami. Un kādus salauž pat visvienkāršākie apstākļi, jo vēlme kalpot gaismai šķiet acīm redzama, bet ne tik spēcīga, lai viegli atstātu iepriekšējo dzīvi un ar pieķeršanos tās ieradumiem. Ja aicinājums ir dots, tas nozīmē, ka mēs spējam tam sekot, un mēs noteikti varam kalpot gaismai. Viss, kas mums nepieciešams, ir neatlaidība, pilnīga nodošanās gaismas darbā, bez mazākās sevis žēlošanas, bez izmisuma un šaubu piliena, neatkarīgi no tā, kas notiek dzīvē un kas turpinās pārbaudīt mūsu spēkus. Bet atkal, varbūt nenozīmē būs. Pirmo soļu vieglums, vai drīzāk viegluma ieradums, liek daudziem, kas pieņem aicinājumu, atkāpties. Starp mirdzošajiem daudzi īsu laiku uzliesmo, bet, baidoties no savas degšanas un gaidāmā darba lieluma, apjoma, viņi steidzīgi atgriežas savā ierastajā dzīvē. Citi iziet cauri kalpošanas sākumam ar stingru cenšanos un spilgtu mirdzēšanu, bet drīz vien nespēj izturēt pieaugušo spriedzi un atkāpjas. Pirms sākas nopietnākas grūtības. Un pēdējās neapturēs tikai to, kuru dvēselēs liesma deg ar tīru un stabilu ziedošanās uguni, un kuri saprot, ka viņi aug ar grūtībām, un ka tās nav grūtības, bet iespējas.
Un vēl viens norobežošanās iemesls ir vilcināšanās un bezdarbība. Cilvēks labprāt pieņem aicinājumu, nolēma tam sekot, bet apzinoties priekšā esošo darba apjomu, neuzdrošinās izmantot iespēju vai aptver vispirms risināt personīgās lietas. Pagaidām es dzīvošu savu pierasto dzīvi. Pabeigšu šo, tad to, un tad kaut kā. Cilvēks šķiet neatsakās no kalpošanas, bet neapzinās, ka viņš riskē to zaudēt. Un tas pats notiks, ja viņš uzņemsies risku, pieņemot jaunas zināšanas, bet nepielietojot tās. Vai saprot noteiktu ieradumu nepieņemamību, bet joprojām dažreiz atļauj sev vai atceras nepieciešamību rīkoties, bet vilcinās. Labākajā gadījumā šādi cilvēki paliek neaktīvā, snaudošā stāvoklī. Sliktākajā viņi pakļaujas tumsai, kas necieš ne mazāko virzību pretī gaismai. Mierdzums var gaidīt gadsimtiem ilgi, bet, kad tas būs pamodināts, tas degs, līdz tā spēks izsīks. Ja šis process tiek uzsākts, mums ir divas izvēles. Vai nu ļaut šai ugunī pakāpeniski izsīkt un pilnībā nodzist, vai arī izmantot to, lai pātrinātu mūsu tuvošanos piedāvātajam ceļam. Labāk nemaz nesākt, ja nav gribas iet līdz galam. Protams, mirdzums kādu laiku saglabāsies iepriekšējās dzīvēs uzkrātā spēka dēļ, kad mēs nerūpējāmies par tā saglabāšanu un palielināšanos, domājot, ka tas tā būs mūžīgi. Bet visi ietaupījumi ar šādu pieeju agrāk vai vēlāk beidzas. Cik ilgs laiks tas būs? Nedēļas, mēneši, gadi? Katram ir savs termiņš. Ar katru ugunīgo daļiņu, kas tiek izšķērdēta, mūsu dvēsele tiek izsmelta. Un, kad uguns ir iztērēta vairāk par pusi, labākajā gadījumā mēs varam būt apmierināti tikai ar tās paliekām, jo kaut kas vairāk vairs mūsu spēkam nebūs pietiekams. Agrāk vai vēlāk mirdzums pilnībā izzudīs un sekos iznīcība. Izšķērdējis savus spēkus, kas pārstās piesaistīt gaismu no ārpuses. Un šajā iemiesojumā mums atliks tikai veģetēt. Citas īpašības un ieradumi ir bīstami. No pieķeršanās personīgajām problēmām un ieniršanas pagātnē līdz gribas kritumam, izmisuma un šaubu lēkmēm, kas ātri sadedzina milzīgas gaismas rezerves dvēselē. Un katrs kritiens ir mieredzuma, tās uguns zudums. It īpaši, ja uzkrājums ir mazs, nebūs ko turpināt, nebūs spēka garīgajai izaugsmei un darbam, lai mēs vienmēr lai gan mēs varam nepamanīt zaudējumu, uzskatot, ka esam spējīgi uz daudz ko. Un tā tiek atstumti malā tie, kas ir nestabili un garā vāji, nespējot izturēt pārbaudījumus un pārbaudes. Un šķiet, ka nav nekādas atšķirības, vai mēs apzināti vai neapzināti pieļaujam kaut ko, kas neveicina mūsu evolūciju,
vai pat ir pretrunā ar augstākajiem likumiem. Un lai gan atbildība nekādā gadījumā netiek noņemta, pastāv neliela atšķirība. Nezināšana vai patiesa maldināšana zināmā mērā mazina nepareizu darbību karmu. Bet tiem, kas zina, kā dzīvot un rīkoties, un kuri neievēro šīs zināšanas, karmiskā atbildība nāks pilnā mērā. Un patiešām zināt un izlikties, vai pat pārliecināt sevi par nezināšanu, ir divas dažādas lietas. Jo cilvēki mēdz būt liekulīgi pat paši pret sevi, attaisnojot savu negatīvo rīcību visos iespējamajos veidos, kas palielina karmas nastu. Bet augstāko karmisko likumu nevar apmānīt. Atriebība var nākt šajā vai nākamajā dzīvē, bet tā vienmēr būs pilnībā proporcionāla darbībai vai bezdarbībai, par ko mums būs jāatbild. Enerģija ir informācija, un informācija ir enerģija. Tāpēc izteiciens zināšanas ir spēks ir jāsaprot burtiski. Kad mēs saņemam augstākās zināšanas, tad neizbēgami piesaistām sev atbilstošas enerģijas plūsmas, neatkarīgi no tā, vai mēs pielietojam šīs zināšanas dzīvē vai ne. Pirmajā gadījumā mēs savienojamies ar avotu, un tas dod vēl vairāk spēka un erudīcijas gaismas kalpošanai. Un tā rezultātā mūsu aura tiek attīrīta, izsmalcināta, palielinās tās mirdzums, blīvums un izmērs. Un tādā veidā mēs augam un iegūstam spēku. Pieaugot spēkam, pastiprinās atbildība par darbībām un vārdiem, domām un jūtām, jo to ietekme uz pasauli palielinās daudzas reizes. Tāpēc, pielietojot šo spēku nepareizā veidā, mēs nodarām lielu kaitējumu ārējām lietām un nopelnām karmu, kas atbilst nodarītajam kaitējumam. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc līdzradītāji stingri brīdina visus, kas vēlas un ir gatavi sadarboties ar viņiem par pussirds nepieļaujamību. Vai nu pieņem gaismu kā dzīves ceļu un bez kompromisiem seko tam līdz galam, vai atkāpies malā, pirms nav par vēlu. Bet pat tad, ja stingri nolemjam iet, nesteidzieties uz jaunām zināšanām, nepiemērojot jau iegūtās. Garīgajām enerģijām ir milzīgs spēks, un tās var pacelties līdz neticamam augstumam vai pilnībā iznīcināt. Tukša zinātkāre ir nepieņemama, tāpēc tā tiek stingri apspiesta, pasargājot no neapzinātām briesmām. Ja mēs atkāpsimies un beidzot ienirsim materiālajā pasaulē un galu galā atradīsim tajā jaunu eksistences jēgu savas apziņas līmenī, tad mums būs jāpieliek ievērojamas pūles, lai vismaz noturētos virs ūdens un nenogrimtu pat zemāk par to līmeni, kurā esam izsmēluši savu mirdzumu. Un kārdinājums iegremdēties būs liels. Tumsa dvēselē
ko neierobežo gaisma, mūs ievilks arvien dziļāk un dziļāk, līdz mēs pilnībā nolaidīsimies dzīvnieciskajā eksistencē, nu, kā attiecīgo Fionas Bārnetes un Ketijas Obrējenas liecību varoņi. Ja mēs apstāsimies vismaz pie pēdējās rindas un turpināsim tiekties pēc tīrības, labestības un pilnības, mēs pat varam dzīvot laimīgi un atstāt labas pēdas, labas zīmes uz zemes. Galu galā pat šajā situācijā viss nav zaudēts. Šīs iemiesošanās laikā uzkrātās zināšanas un pieredze ir palikušas pie mums, kas nozīmē, ka mēs varam sākt visu no jauna. Un, lai to izdarītu, mums vienkārši aktīvi jāizmanto mūsu labākās prakses ikdienas dzīvē. Un uz šīs planētas ir tik daudz cilvēku, kuri savās inkarnācijās vispār nav pieskārušies augstākajai gaismai savā līmenī, sniedz ievērojamu labumu pasaulē, vienlaicīgi tomēr. Un galvenais ir dzīvot saskaņā ar vienotības likumiem, jo tiem, kas iet pret tiem, ir lemts kļūt par kosmosa atkritumiem. Bet mums ir jāsaprot, ka zaudējot gadsimtu gaitā uzkrāto mirdzumu, mēs zaudējam iespēju ilgstoši miedarboties ar līdzradītājiem, un ir bezjēdzīgi pēc tam vainot viņus netaisnībā un bezjūtībā, attaisnojot mūsu cāļas ieredi ar tūkstošiem iemeslu, nevēloties godīgi, tā teikt, paskatīties paši uz sevi. Un gadās, ka aicinājums ir atnācis, un mēs esam atsaukušies, bet baidījāmies nest smago gaismas nastu un nolēmām. Nu, ņemsim mazu daļiņu, kas mūs neapgrūtina, un tā mēs kalposim kopējam labumam. Nu, kurš paņēma vairāk, kurš ņēma mazāk, viss ir labāk nekā nekas, ja vien viņi to nes ar cieņu. Un daudzi no to dara atbilstoši savam apziņas līmenim un spējām. Daži strādā ar sevi, citi pārraida gaismu caur kultūru un mākslu, trešie palīdz planētai un cilvēkiem savā veidā. Un tas joprojām ir ieguvums pasaulē, lai gan viņi būtu varējuši izdarīt daudz vairāk. Bet kad mēs esam paņēmuši tikai daļu no gaismas slodzes un cenšamies apvienot personīgo un vispārējo, ir ļoti grūti līdzsvaroties uz šīs robežas un saglabāt stabilu mirdzumu. Laika gaitā tumsa dvēselē atsver gaismu, ievelk ikdienas purvā un daudzi zaudē savu iespēju. Vai arī viņi iedomājās, ka tagad viņiem viss ir atļauts, vai arī viņi saglabās savu veco attieksmi un ieradumus, vai vēl ļaunāk, viņi nespēja pretoties sistēmas kārdinājumiem. Nu, tāda dziļa pasaciņa, es gribētu teikt, un katram ir iespēja apzināties, ko viņš dara vai nedara, kurā līmenī viņš atrodas vai neatrodas. Nu, ko, draugi mīļie? Smaids sejā un gaišas domas, arī tā ir daļa no darbiņa.